Šodien raidījumā runāsim par enerģētikas situāciju Latvijā. 25. februārī Izdevniecība dienas biznesa rīkoja enerģētikas nozares fórumu ceļā uz ilgtspējīgu energoapgādi Latvijā, kurā ar viedokļiem dalījās enerģētikas nozares profesionāļi, uzņēmumu vadītāji, uzņēmēji un likumdevēji. Fórumu atklāja Latvijas Republikas ekonomikas ministre Dana Reizniece Ozola. Mēs zinām, ka enerģētika kopumā ir pasaules spožums un posts. Visi ģeopolitikas pamatā ir faktiski cīņa par resursiem. Tas, ko mēs pieredzam šobrīd mūsu valstī, Latvijā un arī citur Eiropā, Gazprom un citu arī Krievijas, mūsu lielā kaimiņa enerģētikas uzņēmuma dominējošā stāvokļa izbeigšanos. Un šobrīd Latvija, stiprinot valsts enerģētisko neatkarību, platiem soļiem arī virzās Eiropas enerģētikas tirgu un palielina konkurenci. Viens no galvenajiem fórumā apspriestajiem jautājumiem bija brīvā gāzes tirgus atvēršana no 2017. gada aprīļa. Akcijas sabiedrības Latvijas gāzes valdes priekšsēdētājs Adrians Dāvis kritiski vērtē ekonomikas ministrijas ieceres par dabasgāzes tirgus liberalizācijas plāniem. Gadu atpakaļ mēs veicām likuma grozījumus enerģētikas likumā, un ir pagājis tikai gads, un ekonomikas ministrija ir iesniegusi informatīvo ziņojumu par brīvo gāzes tirgu izveidošanu Latvijā, un attiecīgi arī ar saviem noteikumiem. Kad tad būs alternatīvas piegādes Latvijai, tas ir vai Igaunijai reāli, kad viņas var būt? Ziniet, ātrāk par 2020. gadu tas vairs nav iespējams. Ir jāizdara pirmkārt ekoloģiskā izpēte, tad ir nepieciešama sabiedriskā apspriešana. Un sarežģītākais jautājums dabīgi šeit būvniecībā ir trases saskaņošana zemes īpašniekiem. Tātad mans īpašums milzīgi zaudē tirgus vērtību. Un šis process, viņš var ilgt ne gadu. Akcijas sabiedrības Latvijas gāzes struktūrā ietilpst Inčukalna pazemes gāzes krātuve, kas ir vienīgā funkcionējošā krātuve Baltijas valstīs, un tā nodrošina reģionālās gāzes apgādes stabilitāti. Veicot krātuves modernizācijas darbus, mēs esam paaugstinājuši to jaudu, kādu Inčukalna krātuve var atdot nepieciešamības gadījumā. Uz šodien šī jauda ir 26 miljoni diennaktī, no kuras mēs 12 miljonus padodam maksimālā sala laikā Latvijai, 2 varam padot tā Lietuvai nepieciešamības gadījumā, 5 Igaunijai un Krievijai, cik tur paliek 7 laikam. Ja? Tās 3 Baltijas valstis ir redzams. Mums ir dažādi līguma noteikumi ar Gazprom, ar galveno piegādātāju. Vispirms sāksim ar to, ka, teiksim, Igaunijai un Lietuvai līgumi beidzas šajā gadā gāzes piegādes līgumu. Mums gāzes piegādes līgums Gazpromu ir ilgtermiņa līdz 2030. gadam. Šādu līgumu mums ieteica noslēgt Vācijas akcionāri, lai būtu kompānijai stabilitāte, lai varētu kompānijas zināt, ka var investēt ilgtermiņā un ka gāze tiks nodrošināta. Gāzes sistēmas attīstībā un modernizācijā no privatizācijas sākuma līdz 2014. gadam ieskaitot investēti 418 miljoni eiro. Iespējams paplašināt krātuvi ir apmēram vēl pa miljardu kopējo līdz 5,5, varbūt pat vairāk, bet tad ir nepieciešams paplašināt buferu gāzes apjoms apmēram vismaz par 500 miljoniem. Vai paplašināšana mums ir nepieciešama? To var atbildēt tikai tad, kad, teiksim, būs zināms, kāda būs Eiropas Savienības nostāja lielajos strateģiskajos projektos. Latvijas gāzei bieži pārmet, ka tas ir monopols. Kādu mēs izskatāmies Latvijas gāzes šodien, tas ir kā izskatās monopolists, kurš pēdējos gados jau kļūst gan kā lamu vārds. Tā vietā, lai sabiedrība saprast, kas ir monopolists? Monopolists, tas ir kārtīgs saimnieks savā mājā.
tas ir saimnieks, ka atbild vienpersonīgi par visu savu īpašumu. Un īpašums nav dalīts. Tā ir milzīga atbildība. Un daudz vienkāršāk ir risināt jautājumu, ja šo īpašumu sadala, atbildība tiek sadalīta, nesalīdzami vieglāk izstrādāt. Bet sistēma var sākt klibot. Arī nozares eksperti apgalvo, ka akciju sabiedrība Latvijas gāze ir uzticams un labs partneris, un monopolu nojaukt nevajadzētu. Ne visi monopoli ir brucināmi, īpaši pie nosacījuma, ka viņi funkcionē labi. Es domāju, ka monopols ir saglabājams pie nosacījuma, ja pirmām kārtām nav alternatīvu, ko es arī šodien, tieši šodien es pašreizajā brīdī vēl arī neredzu. Un otra lieta, ja regulators ir pietiekami spēcīgs. Un es uzskatu, ka mūsu regulators ar katru gadu aizvien kompetentāks ir kļuvis. Līdz šim jāsaka, ka mūsu sadarbība ar Latvijas gāzi ir ļoti apmierinoša, nekad nekāda problēma nav bijušas. Gāze ir piegādāta laikā, apjomos un par tām cenām, par ko ir vienojušies. Ja? Latvijas gāze ir mūsu lielākais dabasgāzes piegādātājs. Mēs patērējam aptuveni trešdaļu no visa Latvijas patēriņa gadā. Un nākotnē mēs, protams, raugamies līdzīgi kā elektrības tirgū, kad arī šis tirgus attīstīsies. Arī elektrības tirgu no sākuma nebija daudz piedāvājumu, daudz piegādātāju, viņi rodās ar laiku. Un es domāju, ka arī Latvijas gāzē ir visas priekšrocības nākotnē saglabāt konkurētspējīgu piedāvājumu. Enerģētikas situācija Latvijā šobrīd ir lielu pārmaiņu priekšā. Daudz, kas jau ir izdarīts sakarā ar elektrības tirgus atvēršanu. Tomēr patērētājiem tas līdz ir nesis cenu pieaugumu. ITER Latvijas prezidents Juris Savickis uzskata, ka ar šo soli ir mākslīgi palielināta konkurence, kā rezultātā ir cietis gala patērētājs. Mēs jau redzam, ka vienkārši kaut kādi lielu uzņēmumu sadrumstalošana, ja mākslīgi palielināta konkurence, noved pie cenu paaugstināšanās. Latvijas Energo sadalīja, kas notika ar elektrības cenām, viņas palielinājās. Palielinājuma konkurence, sadalot Latvijas Energo uz papīra, jā, bet pēc būtības nē. Gāzes tirgus liberalizācijas projekts paredz sadalīt Latvijas gāzi divos uzņēmumos. Viens būs gāzes tirgotājs un sadalas tīkla operators, bet otrs pārvades un uzglabāšanas operators. Sadrumstalojot tādu ļoti labu uzņēmumu kā Latvijas gāze, kuru starp citu trešā energo paķete neprasa sadrumstalot, jo tur ir divi punkti. Sadrumstalot, sadalīt vajag tad, ja tas novedīs pie cenu pazemināšanas. Kur ir analīze, ka tas novedīs pie cenu pazemināšanas? Politiķi daži gudri runā tā, jā, mēs sadrumstalosim Latvijas gāzi, cenas palielināsies, bet ilgtermiņā viņas pamazināsies. Paklausieties, vai tā nav tīrākā demagoģija? Par Latvijas gāzi tiek daudz runāts par to, ka tas ir monopols. Paklausieties, jautājums ir tāds, vai cenas Latvijas iedzīvotājiem gāzes ziņā bija augstāks par Eiropu vai zemāks? Un bez liekulības, bez propagandas jāsaka tā, ka cenas vienmēr bija zemāks nekā Eiropā. ITER Latvijas prezidents uzskata, ka gāzes tirgus liberalizācijai ir jānotiek plānveidīgi un pārdomāti, lai līdzīgi kā šobrīd elektroenerģijas jomā nepalielinātos gala cena tā patērētājam. Ja tomēr Eiropas Savienība saka tā, ka tas jādara nevis uz papīra, bet praktiski pareizi, ievērojot tās saistības, ko ir uzņēmusies Latvijas valdība, noslēdzot akcionāru līgumu. Akcionārs līgums parakstīts starp trijām pusēm – valdību, E.ON un Gazpromu, kurā noteica, ka līdz 2017. gadam Latvijas gāze kā kopumam jāstrādā, un vienīgā kompānija, kas var piegādāt gāzi Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem tā tālāk, ir Latvijas gāze. Ja mēs to pārkāpsim akcionāru līgumu, būs tiesas darbi. Latvijas valstī, viņi, protams, zaudēs, viņai būs jāmaksā nauda. Tā kā tas bija jau, kad ekonomikas ministrs bija Kariņš, kad viņš tiesājās Latvijas gāzi un valsts zaudēja 10 miljonus. Meklējot alternatīvas, enerģētikas sektorā pēdējā laikā tiek attīstīts zaļās enerģijas ieguves veidi, izmantojot sauli, vēju un ūdens resursus. Tomēr tehnoloģiskā procesa dēļ šodien gala enerģija patērētājiem ir dārgāka, salīdzinoši ar enerģiju, kurā tiek izmantots fosīlais kurināmais jeb gāze. Tā diezgan gudra politika varbūt, lai tās gāzes cenas pieaug līdz tādam līmenim, ka cilvēki ir spējīgi maksāt arī par atjaunojumiem. Jo tagad atjaunojumie, kā mēs zinām, kuru pamat tiek ražot vai nu siltums vai elektrība, maksā 3-4 reizes dārgāk nekā
nekā enerģija, kas tiek ražota caur gāzi. Nu, tātad vienkārši pacelsim gāzes cenas līdz tādam līmenim, tad būs cilvēkiem jāmaksā daudz vairāk par gāzi, tad viņi pāries uz šķeldu, biomasu un saules enerģētiku, vēja enerģētiku un tā tālāk. Sāsinoties politiskajiem procesiem starp Eiropas Savienību un Krieviju, daudz tiek diskutēts par enerģētisko atkarību no Krievijas, meklējot alternatīvos gāzes piegādes veidus. ITER Latvijas prezidents Juris Savickis uzskata, ka alternatīvas pastāv, tomēr tas sev līdzi var nest arī gala produktu sadārdzinājumu. Ja Polijas gāzes vads tiek uzbūvēts, mēs esam pievienoti Eiropas sistēmai, tad mēs varētu dabūt alternatīvo gāzes piegādes veidu no Eiropas caurulēm. Otrs veids, cita pagaidām nav, es runāju par alternatīvajiem veidiem, tas ir sašķidrinātās gāzes termināli. Ja tas sašķidrinātās gāzes termināls tiks uzbūvēts Somijā papildus, tad sanāk, ka mums ir sašķidrinātājs neliels Klaipēdā, tad Somijā, tad mēs ar viņiem varam iegūt papildus gāzi. Ja tas būs alternatīvie gāzes piegādes ceļi, avoti, kas palielinās drošību. Bet vai viņi atmaksāsies? Vai viņi ir vajadzīgi? Tas ir viss cenu jautājums, jo jums tak jāatmaksā investīcijas. Līdz ar to es secinu, ka drošība palielināsies, cena pieaugs. Aizvadītā enerģētikas fóruma ietvaros daudz tika runāts par gāzes apjomu samazinājumu Latvijā. ITER Latvijas prezidentam ir savs viedoklis. Bija pateikts tā, ka samazinās industrija, atjaunojumi ieņem savu vietu un slikts laiks. Tā ziņā labs laiks, mazāk gāzes patērējas. Bet tika aizmirst pavisam cits princips. Lieta jau tāda, ka galvenais ir tas, ka nav industriāli objekti, kas patērē gāzi. Tas ir pits. Un otrs variants, par kuru faktiski fórumā neviens nerunāja. Aizbraukus 300,000 cilvēku no Latvijas. Tātad mēs esam tautsaimniecībā nogrimuši tā, ka 300,000 cilvēku aizbraukuši. Kā jūs gribat palielināt gāzes padevi? Nav kam to gāzi padot. Viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas ilgtermiņā ir nodarbinājis Latvijas politiķu prātus, ir jautājums par akciju sabiedrības Latvijas gāzes akciju iegādi no Vācijai piedarošās kompānijas E.ON. Ekonomikas ministrijas pārstāvis Gatis Ābele uzsver, ka īpašuma tiesību sadalījums starp akcionāriem ieviesīs lielas izmaiņas. Mans prognozes, ka visdrīzāk tajās daļās, par kur mēs runājam, kuras obligāti mums prasa direktīva nodalīt šos īpašumtiesības, jeb kurās vairs nedrīkst atrasties īpašnieku starpā Krievijas piegādātāji. Visdrīzāk es prognozētu, ka diez vai varētu būt situācija, ka Latvijas valsts ar Krievijas piegādātājiem ir šo uzņēmumu īpašnieki, kā līdzīpašnieki un turpina darboties. Visdrīzāk, ja valsts izlēma iegādāties kapitāla daļas, viņa pārņem no esošajiem, bet nav situācija, kad vienlaikus valsts un ITER un Gazprom ir līdzīpašnieki vienādiem nosacījumiem Latvijas gāzē. Lai arī šobrīd jau ir valstī niecīga daļiņa Latvijas gāzē, bet tas drīzāk ir saglabāt, lai mēs varētu izmantot pirmpirkuma tiesības un varbūt arī citu mērķu dēļ. Taču tāds nopietna situācija E.ON vietā Latvijas valsts un līdz ar to mēs esam situāciju atrasinājuši, visdrīzāk nē. ITER Latvijas prezidents Juris Savickis uzsver, ka ap akciju sabiedrību Latvijas gāzi akciju iegādi šobrīd ir sacelta liela politiskā ažiotāža un ir jādara viss, lai akciju iegādi būtu atbilstoši Latvijas valsts interesēm. Vācu daļas būtu jāpērk, jeb Latvijas valdībai būtu jāpērk tādam pircējam, kuram ir gāze, kurš ir gāzes īpašnieks, kurš ir enerģetikā. Ja nē, tad jūs var uzskatīt kā finanšu spekulantu. Un nevajadzētu tagad Latvijas gāzes cenu sabojāt, jo tā ir Latvijas nodokļu maksātāja nauda. Gāzes izmantošana elektroenerģijas iegūšanai Latvijā ir neizbēgama, jo atjaunojumā vai zaļā enerģija tehnoloģiskajā ziņā vismaz šobrīd ir salīdzinoši dārga. Vai Latvijai 2017. gadā ir reālas alternatīvas Krievijas gāzes piegādēji, to rādīs laiks. Tomēr šajā kontekstā ir ieskicēti arī nosacījumi, kas ļautu Latvijas valstī nopietni apsvērt Latvijas gāzes akciju iegādi, lai tā būtu atbilstoša Latvijas valsts interesēm.